Indulis sadusmojas uz Helēnu un Jāni un gandrīz sastāda abiem protokolu. Zembergs izraksta Danu no slimnīcas, Helēna noskaidro, ka Jāņa meklētā Megija kādreiz strādājusi kazino. Mareks nolēma aizbraukt no pilsētas. Es negribu runāt. Ļauj man izstāstīt savu stāstu pusi. Kāda stāsta? Es zinu, ka tu redzēji tos video un fotogrāfijas. Un paldies, ka tu tās izdzēsi, jo es nezinu, ko es darītu, ja vēl kāds tās būtu redzējis. Tu runāji Revu, jā? Tam nav nozīme. Ļauj man tev visu paskaidrot. Nu, diez vai to paskaidrojumu mainīs man lēmumu aizbraukt. Bet tu vismaz aizbrauk zinot patiesību. Lūdzu. Nu, labi. Kāpēc tepat, kāpēc man raudot, tu smējies? Visam pāri, kas liels un kas maz, kopā vajadzēs iet. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu jums pāri noklājas mums. Dāna, tev nav nekas man jāpaskaidro. Es domāju, ka ir gan, jo tu gribi braukt prom. Tas nav tikai tevis dēļ. Klausies, Dāna, es saprotu, tu piestrādāji blakus studijām. Tu neesi ne pirmā, ne pēdējā meitene, kas kaut ko tādu darījusi. Es ceru, ka tu nedomā, ka es to darīju prieka pēc. Es neesmu muļķis. Es zinu, ka tu neesi nymfomāna. Droši vien tu strādāji naudas dēļ, taču, vai ne? Tikai naudas dēļ. Redzi, negribēji dzīvot kojās, gribēji šikāku dzīvi. Nevajag neko paskaidrot, tas ir pilnīgi normāli. Ne, es negribēju šikāku dzīvi. Tā nauda, es vispār viņu netērēju. Pagad, tu tikko teici, ka tu to darīji naudas dēļ. Tā nauda, tā nebija domāta man. Sveiki! Es atvainojos, tur nevar iet? Mums ir tikšanās ar Felsenbacher kungu. Nezinu, neko tādu viņš man nav teicis. Oho, tad piezvani un pārbaudi mīļumiņu. Felsenbacher kungs, atvainojiet, bet ieradušās 4 dāmas, un viņas saka, jums ir tā kā tikšanās norunāta. Kur no jums ir Jāni? Tavā rīcībā, ķirbīt. Jā, Felsenbacher kungs. Sapratu? Labi. Jūs varat doties lūdzu uz kabinetu. Jūs, dāmas, pagaidām uzgaidiet. Meitenes, uzvedieties. Labi. Jā. Varbūt kaut ko padzerties piedāvāt? Piedāvā? Felsenbacher kungs, es atvedu labākās meitenes, kā prasījāt viņas gaida rīkojums. O, Gospodi. Pēc kā tu izskaties? Jums nepatīk? Idiotka. Es teicu, ka Silvija nedrīkst uzzināt, kas jūs esat. A tu jau pagabalu pēc prostitūtas izskaties. Es domāju, ka jūs teicāt, ka mums jāsaģērbjas normāli. Normāli, tas ir kā citiem cilvēkiem. Jums ir jāizskatās pēc godīgam sievietēm. Tūlīt pat pārģērbties. Cik godīgam? Pēc tādam, kas nevar pašas atrast sev vīriešus. O, Gospodi. Kas atnākušas uz iepazīšanas klubu. Labi, piedodiet, Felsenbacher kungs. Idiotki, a ne prostitūtki. Kā tevi sauc? Dīns.
Kā Džeims Dīns? Negluži. Man tas ir vārds, nevis uzvārds. Bet tu esi tikpat smukiņš. Varbūt mēs varam kādu filmu aiziet paskatīties par Džeims Dīnu. Varbūt. Ejam. Kur? Felsenbacher kungs lika mums pārģērbties. Kāpēc? Nav laika jautājumiem. Ejam. Bet par to filmu kā būs, iesim? Jau pirmajā reizē, kad es pārgulēju ar vīrieti par naudu, es zināju, kāda es tam pielikšu punktu. Pagaid, tu biji nolikusi termiņu. Cik tu ilgi strādāji? Nē, es runāju par naudu, nevis par laiku. Es nolēmu, ka es to visu pārtraukšu, tikko būšu savākusi nepieciešamo naudas summu. Kādēļ tev tik briesmīgi vajadzēja to naudu? Manai māsai. Pagaid, māsai? Jā. Viņai vajadzēja sirds operāciju, kuru varēja veikt tikai Vācijā. Pats saproti, cik liela summa bija nepieciešama. Aivars man nepateica, ka pieņēmis darbā vesels 2 sekretārs. Pēc 3 mēnešiem paliks tikai 1. Nu, 3 mēneši tas ir ilgs laiks. Varēja jau atvest un iepazīstināt. Nu, kas man? Varbūt Aivariņš pēc kāda laika atsūtīs kādu pie tevis pastrādāt. Nu, man jau virtuvē darbīgi nekad netrūkst. Tikai diez vai viņiem tas liksies interesanti. Milda, galvenais nav, lai viņiem būtu interesanti, bet lai viņi iepazīst viesnīcu. Aha. Un tā kā šīs viesnīcas pamati balstās uz maniem pleciem, tad Aivariņš vispirms viņus nosūtīja pie manis. Viesnīcas pamati balstās. Ko tu te pārspīlē? Ak, tā es pārspīlēju. Un ko jūs bez manis te darītu? Jūs putekļos nosmaktu un salauztu kaulus, klūpot par atkritumu kalniem. Tā, ak, tev nav korektors. Nu, priekš kam te man virtuvē korektors? Viss būs jāsāk tagad no gala. Ko tad tu tur tik svarīgi raksti? Es rakstu vērtējumu tabulu studentiņam. Jā, un es nedrīkstu kļūdīties, jo no manis ir atkarīgs, vai viņus pieņems darbā vai ne. Ko tu šodien var pārspīlēt? Tā, nu kas mums te ir? Tev ir māsa? Nē, vairs nav. Operācija neizdevās. Viņa nomira dažas dienas pēc tam. Man ļoti žēl. Bet kā, tiešām tā bija vienīgā iespēja, kā dabūt naudu. Kāpēc tu negājies kaut kādām labdarības organizācijām? Tu domā, ka es to nemēģināju? Es prasīju pat aizdevumu bankā. Es prasīju palīdzību visiem līdzcilvēkiem. Bet vienīgie, kas man palīdzēja, bija cilvēki, kas paši no manis varēja gūt labumu. Un beigās tas viss bija veltīgi. Kāpēc tu man nepateici to agrāk? Tāpēc, ka man nav viegli par to runāt. Par Ditu un vispār. Jā, un es viņai arī tā nepateicu, kā es to naudu dabūju. Es teicu, ka es strādāju naktsklubā. Ceru, mūžīgi, jo tu neslēpsi to patiesību no visiem. Tas nav veselīgi. Paldies, doktor. Piedod. Zini, tev nav jāatvainojas. Es saprotu, tu gribēji braukt prom. Es to tiešām sapratīšu. Bet tagad tu vismaz zinās, ka tas man nesagādāja prieku. Tā, klusu! Uzvedieties vienreiz normāli. Šitādā paskatās. Felsenbacher kungs gribēja, lai mēs tā sadzirdējamies. Tagad stāviet mierā. Es tūlīt būšu atpakaļ. Kā tev patīk? Jūs tā kā uz kaut kādu karnevālu vai? Kā tev šķiet? Nezinu, kaut kāda tematiska ballīte. Kāda? Pansionāts?
Jā. Nu, šādi ir labāk. Paga. Izņem tos karekļus no ausīm. Jā, es aizmirsu. Oi. Notīri lupu krāsu. Bet kāpēc? Tāpēc, ka es tā saku. Bet es izskatīšos pēc pilnīgas lūzeres. Es negribu. Man to arī vajag. Silvija ir jādomā, ka tu esi pele kā pele. Он узведет пеклаги, когда он Сильвия. Вообще, если она догадается, кто вы, Галас Рипас, un tava būs pirmā. Bet kāpēc jūs viņai melojat? Jo Silvija ir godīga sieviete. Ej uz baru. Viņa tevi gaida. Jā. Un kā tu domā, kurš no viņiem ir piemērotāks sekretāra darbam? Nu, kā tad es to tagad varu pateikt? Vispirms viņiem ir jāizpilda visi mani uzdevumi. Nu, es ceru, ka tu viņus pārāk daudz nenostrādini. Nu, Aivariņš ļāva likt viņiem darīt visu, ko vajag. Nu, vismaz neliec pirmajā dienā viņiem podus berst. To jau viņi izdarīja. Katram bija jāiztīra viens numuriņš un vannas istaba arī. Zenta. Kāpēc jūs visi domājat, ka berst podus ir tas briesmīgākais? Daudz pretīgāk ir tīrīt pagultas. Tur cilvēki samet tādas lietas, ko tev bail būtu pat iedomāties. Redz, man ir bail iedomāties, kur tu viņus jau tagad esi aizsūtījusi. Es tev varu pateikt, viens tīra biljardu zāli, otrs trenaži. Vai dieviņa, stunda jau ir pagājis, man jāiet paskatīties, ko viņi dara. Nu, vai tad tu kūku nesagaidīsi? Nē, atstāj man gabaliņas ienākšu vēlāk. Es nevaru viņus atstāt ilgi vienus. Ej. Labdien! Lūdzu, nāciet sēdieties. Vispirms iepazīsimies. Mani sauc Silvija Felzenbachere. Jā, Jāna Abramenko. Ļoti patīkam. Varbūt jums ir kāds dokuments, es gribētu pierakstīt informāciju par jums. Es aizmirsu mājās. Nu, labi, tas nekas. Nu tā, vispirms pats galvenais jautājums. Kādu vīrieti jūs redzat kā savu nākamo potenciālo partneri? Nopietni? Nu, neuztraucieties, tā ir konfidenciāla informācija, un nevienam citam tā netiks nodota. Man vienalga, ka tikai vīrietis. Nu, kāpēc jūs nolaižat latiņu tik zem? Jūs esat jauna, skaista sieviete. Nu, protams, vajadzētu vēl drusku piestrādāt, un jūs esat pelnījis visu to labāko. Tā kā nākamais jautājums, kādas vecuma grupas vīrieši jums vislabāk patīk? Galvenais, lai ir pilngadīgi. Es negribu nepatikšanas ar policiju. Un ko jūs gaidāt no pirmās tikšanās? Nu, man svarīgi, lai viņš ir tīrīgs. Un būtu labi, ja nebūtu agresīvs. Man nepatīk, ja mani sit vai koža vai rupi lamājās. Tu nu gan esi baigais mēlis. Pārbiedē man ar to īziņu Petersonam. Nebūtu man nozagusi bikses, nebūtu melojis. Nu labi, ko tu tur tagad mēls? Tev pašam arī tas likās smieklīgi, es zinu. Nu, varbūt sākumā man tas likās smieklīgi, bet pēc tam, kad es 10 minūtes pa visu viesnīcu meklēju savus bikses un vēl uzskrēju virsū kādam turistu pulciņam, tad gan man nelikās smieklīgi. Paga, nopietni? Jā, nopietni. Ārprāts, nu piedod, es taču nezināju. Miers? Tā, studentiņi, es apkopoju jūsu rezultātus par numuriņiem. Katram 24 balles. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pagaidām rezultāts ir vienāds un visu izšķirs otrais pārbaudījums. Un sāksim pārbaudi ar šajieni. Labi. Tā. Dīvāns, ja? Dīvāns. Vēl man nepatīk, ja vīrieši gultā nenovelk zeķis. Un, ja viņi grib, lai es ar viņiem runāju kā ar bērniem. Nu, es taču neesmu kaut kādā aukla, vai ne? Var redzēt, ka jums ir liela pieredze ar vīriešiem. Kāpēc jūs izlēmāt izmantot iepazīšanās biroja pakalpojumus? Nē. Patiesībā es esmu ļoti kautrīga. Un visi šie vīrieši, par ko es runāju, tas bija sen. Un tagad man vairs neviens tādu uzmanību nepievērš. Nu labi, es jums iedošu anketu, jūs to mājās aizpildīsiet un rīt man atnesīsiet.
Jūs mani atraidāt? Nē, nu ko jūs? Es vienkārši gribu uzzināt kaut ko vairāk par jums. Es ļoti labprāt rīt saņemtu to anketu un pasauciet nākamo meiteni. Jā, labi. Paldies. Nu tā. Par trepēm 5. Kāpēc 4 par dīvānu? Tāpēc, ka dīvāns nav piebīdīts kārtīgi pie sienas. Nu, paga, viņi jau tur... Kurš vispār liek atzīmes 5 balsu sistēmās? Es pie katras atzīmes lieku klāt plusu vai mīnus. Tev mīnus par mutes palaišanu. Lieliski. Tā, šito tu sauc par perfekti iztīrītu grīdu, ko? Šito. Tur nekā tāda nebija goda vārds. Tu to izbēri, vai ne? Es nemācu mest ēdienu zemē. Ko tu muldi? Tu to visu izbārstīji. Goda vārds tur nekā tāda nebija. Es viņam pati iedevu tos čipsus. Man vienalga sēdies un 2. Tā, ejam tālāk uz trenažieru zāli. Kas? Tu gribi nolidot pa trepēm? Kas ir ko? Kas te notiek? Viss labi. Labdien! Labdien! Lūdzu, sēdieties. Kāda forša krēsli? Paldies. Kā jūs sauc? Megija Ziediņa. Es ceru, pasu jums nevajag, es aizmirsu mājās. Kāda sagadīšanās. Iepriekšējā klienta arī aizmirst mājās. Jā, varbūt pilnmēnes. Es lasīju horoskopā, ka tas šonedēļ mani stipri ietekmēšu. Ja jūs neiebildīsiet, ķersimies pie lietas. Jā, šaujiet tik vaļā. Kas jums patīk vīriešos? Iztēle. Man patīk lomu spēles. Jūs varbūt varētu minēt kādu piemēru. Jā. Medmāsiņa, skolniece, bargā kundze, policiste. Nē, vairāk nevajag. Intīmās lietas, lai paliek starp jums un jūsu partneri. Es domāju, citas lomu spēles. Bet man patīk tēlot arī ikdienā. Piemēram, man pagājušajā nedēļā palūdza nospēlēt līķi. Sanāca spīdoši, jebkurš būtu noticējis. Ziniet, es jūs tiešām abrīnoju, ka jūs piekritāt strādāt ar 2 cilvēkiem, kuri pilnīgi neko nesaprot no uzkopšanas. Ko tu man pielieni, studentiņu? Ko? Nē, ko jūs? Tā. Par grīdu 4. Redzi, traips. Beidziet, varbūt jūs varētu nevērtēt mūs tik skarbi pirmajā reizē. Tas tāpat kā pirmajā klasē, kad dienas grāmatā līmē iekšā saulītes un mākonīši var atstāt emocionālu traumu. Tu esi pirmklasnieks? Nē. Nu tad es palūkšu tā neuzvesties, ja? Tu man to šķipšus vēl nožēlosi. Nevar sagaidīt. Priekš kam jums bija jātēlo līķis? Priekš kaut kāda seriāla? Nē, mani palūdza un... tas ir, saprotiet, ir cilvēki ar dīvainām tieksmēm. Vīriešiem patīk. Ak, Dievs, un jūs kaut kam tādam piekritāt? Es negribēju. Es tāpēc arī atnācu šejieni pie jums uz Zolīdo iepazīšanās klubu, lai satiktu normālu cilvēku ar normālām tieksmēm. Labi, nu tad jautājums. Vai jums patīk kultūras pasākumi? Nu, piemēram, koncerti? Pagaidām man vēl nebija izbraukumu. Tie parasti tiek citām meitenēm. Redziet, tā ir neveselīga attieksme. Skatīties, ko dara citas un pašai sēdēt mājās. Jūs tos dīvainos vīriešus laikam arī atrodat kaut kur internetā. Nekas. Mēs to labosim. Es jums iedošu anketu, jūs to aizpildīsiet un rīt atnesīsiet man. Es arī iet? Jā, lūdzu. Nu, cik es būšu nopelnījis par saunu? 5 balvas jau. Paldies, es arī visu apakšu tur iztīrīju. Starp citu, es atradu Auskaru.
Kāda Auskara zelta? Un kur tu to liki, ko? Reģistratūrā ar devu. Tas gan nav pareizi. Ja tu vēlreiz kaut ko atradīsi, tad lūdzu tūlīt nodod man. Ja? Sarunāts? Labi. Es arī kaut ko atradu. Ko tad? Pagaidiet, nu pirms tam tā tur nebija. Ak, tad tāpēc tu man aizkavēji ar to pļāpāšanu, ja? Lai es neredzētu nekārtību. Varbūt tur nekāda Auskara vispār nebija. Nē, tiešām, tur es atradu Auskaru un aiznesu pēc... Tā arī 2 balles. Jūs abi divi esat nekad nederīgi. Tā es arī paziņošu Aivariņam. Otrais. Trešais, kā gāja? Briesmīgi. Kāpēc? Ko tās meitenes tev pateica? Nē, nu tikai to, ka līdz šim viņām ar vīriešiem galīgi nav veicies. Un tas nav nekāds brīnums. Abas tik bezgalmīgi ģērbušās. Nu, bet vispār tādas normālas. Jā, galvenais, ko vajadzētu mainīt, viņa izskatu. Es domāju, ka es viņus pieteikšu pie friziera, pie manikīra, pie kosmetologa. To tu varēsi darīt rīt. Šovakar viņam ir jāsātiek šitie vīrieši. Ne šovakar vadim, ko tu, tas taču nav iespējams. Nevienam vīrietim tādas nevar rādīt. Nu, pārģērbsi, sataisīsi frizūru, būs ok. Runa jau nav tikai par izskatu, par viņu izturēšanos. Viņas ir tik kautrīgas. Nē, šovakar tas nav iespējams. Nebūs nekādas tikšanās. Es pareizi sapratu, ka tā Silvija nemaz nezina, ka mēs strādājam kazino. Jā, viņa droši vien vispār nezina par mūsu biznesu. Tāpēc tā saruna bija tik dīvaina. Viņa domāja, ka es ar vīriešiem iepazīstos internetā. Nu, viņa nav pārāk gudra. Jā, bet izskaties tā, ka viņa tiešām grib palīdzēt. Nebūtu slikti, ja viņa izvēlētos mūsu klientus. Redzēji? Ko? Felsenbachera meita. Reiz viņa arī zina par papiņu blakus biznesu. Silvuša, tie vīrieši var atnākt tikai šovakar. Bet meitenes nevar. Bet ja es mīli palūdzu. Bet es nevaru pāris stundu laikā viņus sagatavot. Tas nav iespējams. Bet rīt vakar obligāti. Nu, labi, es mēģināšu. Varbūt, ka tās citas meitenes būs glītākas. Ot, privietika. Sveika, Helēna. Es ļoti priecājos, ka atnāci. Man vajag tavu palīdzību. Tev manu? Jā. Kāda sakara? Man pāris neglītie pīlēni. Jāuztais par gulbiem. Es nesapratu, kas ar putniem? Vadims man uzdāvināja Maris Spā, un es te ierīkoju iepazīšanās biroju. Un tagad mans pirmās klients, viņām ir nepieciešams pārvērtības. Tas iznāk tagad tā viesnīca piedara tev, štoli? Nu jā, labākā dāvana pasaulē. Saimī, jā, nu... Jā, vai ne? Tevi negaida klienti. Jā. Es ļoti atvainojos. Пап, что происходит? Vai tad tās Helēnas vīrs arī nestrādā kaut kādā kazino? Es dzirdēju, ka viņi esot pašķīrušies. Jā, fakts ir fakts, bet domāju, ka viņa visu zina. Domā? Ja jau Felsenbachers noslēpa to no savas sievas, tad varbūt slēpja arī no meitas. Varbūt. Žēl, ka viņš tik uzmanīgs un mīlošs nav arī darbā. Jūs varat man paskaidrot, kas te notiek? Ko tieši? Nu, te būs kaut kāda konference vai kas? Kāpēc man tās meitenes numuriem jāved? Čirbīt, mēs izskatāmies pēc Felsenbachera kunga. Nē, jūs izskatāties... Tā, ja? Tad kā mēs tev varam atbildēt? Jūs taču arī esat ielūgts uz to pasākumu, vai ne? Acīm redzot, Felsenbachera kungs tev neuztic tik svarīgu informāciju. Kāpēc, lai mēs to darītu, ko? Labi, vienalga. Tā, lūdzu, viena nāk man līdzi, parādīšu numuriņu. Es... Ты же знаешь, что у меня на втором этаже в казино нет места. Бизнес мне надо было где-то расположить. По-моему, здесь нормально. А? Получается, что ты наврал Сильвии, что все эти люди, которые сюда приходят, что они приходят просто в ее клуб знакомств? Это не вранье, это мудрость. Ой, давай, слушай, помоги мне. Тебе нужен мобильный телефон? Нет. Знаешь эту девку? Я не помню. А в чем дело?
Она работает или работала в твоем казино? Но я не помню всех девок, которые здесь работают. А что случилось? Она подвела моего друга. Какого друга? Но у меня есть друг. Вместо доната? Ой, молодец. Ну ладно, это не важно. Молодец. Пап, я должна найти вот эту проститутку. Ну, подойди к Яне, она в вестибюле, она знает всех девочек. Ну, хорошо, а если окажется, что эта шлюха подвела моего друга, тогда... Она больше никого не подведет. Иди, родная. Друга. Твоя родная. Ай, ты моя родненькая. Tu esi Jāna. Jā, kā varu palīdzēt? Pazīsti viņu? Atkarībā no tā, ko jums vajag. Viņu meklē viens klients. Gribot uzaicināt uz balīti. Kāpēc tieši viņu? Nu, saka, baigi patikot. Pilnīgi tā kā iemīlējies. Došu 2 reizes vairāk naudu nekā parasti. Tādā gadījumā viņu sauc Megija. Mēs kopā strādājam. Klausies, tam klientam nevajag vēl kādu meiteni? Varbūt vispirms iepazīstināsim mani ar viņu. Ok. Megija. Ja tuvākais dienas nedosiet parādu, sākšu reķināt procentus. Un tad jau runāsim par lielāku summu. Skaidrs? Visu labu. Kīsē. Kaut kur tepat, kaut kur starp lasītām rindām. Esam vieni un debesu